Vai jums kādreiz gadījies tā, ka ieraksts sociālajos tīklos izsauca negaidītu lavīnu? Tā gadījās kādai rojniecei, kas ierakstīja, ka pietiek pukstēt komentāros, jāsāk darīt. Ar ko tas beidzās? Ar to, ka tagad viss Rojas pagasts grib izstāties no Talsu novada. Šis ir Rojas gaisa tiltiņš, kā vietējie saka, viens no ciema simboliem. It kā no skata necils, taču tieši tā salūšana un ilgstošā nespēja salabot bija pēdējais eļļas piliens, ko piepalināja ugunī. Šī ir Virgīnija, kurai neplānot sanācis kļūt par Rojas revolucionāri. Pēc cepiena par pērnu rudenī sabojāto tiltu viņu nelabais rāvis aiz mēles aicināt vietējos satikties nevis virtuāli, bet klātienē un sākt ieviest pagastā kārtību. Man šķiet, ka šis ciems ir pelnījis kaut ko labāku nekā būt kaut kāda diezgan falša veidojuma absolūti nenovērtētai nomalei. Un šīs rojnieku prāt falšais veidojums ir Talsu novads. Ja tā nebūtu, tilts jau sen būtu salabots. Tagad līdz ar Talsu novadu, kam jostas jāsavelk cieši un vēl ciešāk, kā nabagi jūtas arī piekrastes ļaudis. Kā marasams viņiem jau šķitis aicinājums Ziemassvētkos pašiem saziedot lampiņām. Kad tagad pagasta pārvaldniece saka, ka var pienākt brīdis, kad pašiem ciemā būs zāli jāpļauj, rojnieki vairs neizturēja. Kāpēc? Mēs tagad esam kļuvuši nabagi. Tas ir viens, kāpēc mēs esam kļuvuši nabagi, jo Eva bija vadītāja arī Rojā, Jānis deputāts, te vēl deputāti, tik traki nebija. Nebija taču tā, ka mums 5 eiro kapeiks, nebija ko ielu noslaucīt. Mēs šobrīd atrodamies uz ceļa, kas Roju savieno ar Talsiem, un tas patiešām ir katastrofa jau vairākus gadus. Bet pirms administratīvi teritoriālās reformas, ja Roja pievienosies Talsiem, to solīja sakārtot. 3 reizes varat minēt, vai tas ir izdarīts. Grupas Rojas solists un kādreizējais Rojas novada deputāts uz brīdi ceļa uz novada centru sakārtošanu sakustināja. Kritiskāko posmu salaboja, taču viss apstājās. Šobrīd viņš ir viens no tiem, kas uzskata, ka jābeidz būt pasīviem un par neapmierinātību jārunā skaļi. Es uzskatu, ka bija jātur pirksts uz pulsa un Talsu novada domai, vadībai bija šis jautājums tiešām jāaktualizē un viņš jāizteno. Gaidīšana, kad kaut kas atrisināsies, vienkārši ir visiem jau mazliet piegriezusies, tāpēc cilvēki, pat tie, kas nav tik aktīvi, ir jau sašutuši par tiem neizdarītiem darbiem. Tik slikti, kā šodien, tā mēs neesam dzīvojuši nekad. Tā kā izskatās, ka iedzīvotāji ir sasparojušies, Rojas novada iedzīvotāji, kādi aktīviem, cilvēku grupa 50 aptuveni, sasparojušies, ka lieta jāņem savās rokās. Un šobrīd jau tiek vienlaicīgi kustināt vairāk jautājumu. Šī nav pirmā kopā sanākšana Rojā dažu nedēļu laikā, kur zāle pilna. Šajās dienās notiek vēl. Par savu gaismas nesēju, kas iedzīvotāju balsi aiznesīs līdz Saeimai, iecēluši rojnieci Evu Kārkliņu, kuru pirms 2 mēnešiem gāza no Talsu novada domas priekšsēdētājas krēsla. Un vēl plāno reformā līdzi paņemt Kolkas pagastu. Neredzu visā šajā mākslīgajā veidojumā, ka šeit būtu kaut kāda perspektīva, kad piekrastes ļaudis būtu no to ieguvēji. Jo nākošajās vēlēšanās pārsvarā, es domāju, ka kaut kādi 70% būs šī sasaukuma deputāti tiks vēlēti un pārvēlēti. Un tas nozīmē, ka tur nav izaugsme, tur turpināsies gan šīs politiskās intrigas, gan nomelnošanas kampaņas. Kāpēc Kolka jāpaņem vēl līdzi? Es domāju, ka vienkārši Kolka šajā brīdī jau ir apbīžota zināmā mērā. Ja? Kolkā vairs nav skolas. Tur ir palicis bērnu dārziņš. Kolkā ir ļoti aktīva iedzīvotāju grupa, kas mēģina noturēt savas lībiskās saknes. Ja? Viņi jau arī ir tādi atstāti pabērna lomā. Tas, ka pirms 11 gadiem rojnieki šķīra laulību ar mērsragu, esot pavisam cits gadījums, lai gan pierādot, ka Roja ir pašpietiekama. Tikmēr pirms pāris dienām vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre, viesojoties Talsos, norādīja, ka pēc novadu reformas pagājuši vien 3 gadi, un tas ir par īsu, lai runātu par Latvijas kartes pārzīmēšanu. Viņa aicina mācīties sastrādāties, sadarboties un novadu apvienošanā izmantot pozitīvās iespējas. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, speciāli 360 TV ziņnešiem.